Šoreiz nevienu nebrīdināju, bet man ir brītiņš, kamēr mazā čuča iznākt un aprunāties par martu. Bišķiņ pastāstīšu jums savu februāru kasjaku, kurš man atkal izvērtās par veselu eksperimentu. Un vienīgais, ko es ļoti gribētu, lai man kāds uzrakst, vai mani dzird. Jo es nebrīdināju par to, ka es iznākšu. Lūdzu, ierakstiet man kāds, vai mani var dzirdēt, tad es aši turpinu. Redzu, cilvēki šeit ir. Mīļie, uzrakstiet, vai jūs man dzirdiet. Vai jūs mani dzirdiet, un tad es laižu tālāk tēmu. Nu labi, es ceru, ka jūs man dzirdiet. Dzirdat. Februāris ir aizskrējis, bet es gribu teikt, super, ka mēs viņu izdzīvojām. Un apsveicu tevi, ka tu esi izdzīvojis februāri. Februāris, mans novērojums pa pēdējiem gadiem, ka februāris ir sasodīts, smags mēnesis. Jo mums jau gribas laikt pavasarī, bet pavasaris vēl nav. Mums viņš bija super augsts, un mēs to jūtām ļoti uz nervu sistēmas. Bet, nu ir iestājies marts, un es nedaudz gribu tevi sagatavot arī par to, kas būs martā fizioloģiski ar mums. Un kāpēc, mīļie draugi, es jau no janvāra gan postus, gan reelsus daudz runāju par nervu sistēmu. Jo, kā tu zini, jau latviešu valodā ir grāmatas un jau 4 gadu atpakaļ, kad es studēju energosomatologus kļuvu, tad jau tad es ņēmu sev līdz šo instrumentu. Jo, ja tu saproti, kā strādā nervu sistēma, tu vari izskaidrot absolūti visu. Tu vari sakārtot savu raksturu, izmainot jebkuru veselības problēmu, gandrīz jebkuru, atrisināt attiecības, jebko, mīļie. Naudas lietas arī sakārtojums, ja tu saproti, kā strādā tava nervu sistēma. Šodien tā kā par to, jo februāris un marts mūsu platumgrādos Latvijā ir ļoti trikī mēnesis, joprojām arī marts, jo ziema un augstums ir tas, kas mūs sastindzina. Tas ir augstums. To es stāstīju jau pagājušajā ierakstā par februāri, un marts jau, mīļie, vēl nekas daudz nemainās. Vēl ārā tāpatās būs augsts, un atgriežos pie tēmas par šo vagus nervu, ko viņš dara? Ja viņš sākās smadzenēs pa vidu un iet cauri visām organismu sistēmām, sākot no galvas līdz pat vēderam. Tur mēs dzīvojam. Tur veidojās to, ko mēs domājam, ko mēs ēdam, ko mēs jūtam, kā mēs izsakamies. Visas mūsu sajūtas, emocijas un attiecības mēs no tā vadam. No tā veidojās, ko mēs sagramojam, ko mēs nespējam sagramot, un pēc tam ir tas, ko mēs izvadam un ko mēs nespējam izvadīt. Mīļie draugi, un to visu vada nervu sistēma. Tieši tāpēc es no janvāra daudz par to runāju. Un arī kā nutriciologs, redzot, ko cilvēks liek uz šķīvi, ir pilnīgi skaidrs, kā strādā viņa nervu sistēma. Parādi man savu šķīvi, es tev pateikšu, ko tu domā ikdienā. Diemžēl vai par laimi, bet tā tas ir. Ļoti daudz ezotēriskās lietas, filozofiskās, reliģiskās lietas var izskaidrot ar nervu sistēmas darbu cilvēkā un to, kā strādā viņā gremošanas sistēmas orgāni. Mīļie draugi, tāpēc es tam pievēršu šobrīd ļoti daudz uzmanības. Un manā slēgtajā grupā, Platības kanālā, mēs katru mēnesi dzīvojam tajā, kā strādā mūsu fizioloģija. Mēs palīdzam viņu vadīt un kustināt. Un februāris bija tieši tāds, tas bija mēnesis parādu. Es stāstīju ierakstā par to, kad, lai būtu skaista āda, lai nebūtu sausa, lai tā būtu mitra, lai tā būtu arī, man gribas teikt, spoža, tas ir arī atkarīgs no hormonālās sistēmas, bet kas tad to visu vada? Kas vada arī mūsu visu hormonālo sistēmu? Tas ir žultspūšļa darbs un žultspūslis. Tātad tas ir gan akne, gan žultspūslis, bet nerunāju, tagad nebūs tēma par parazītiem, mīļie draugi, kā parasti tas ir pieņemts. Jo, ja tev ļoti labi strādā žultspūslis, ja tev labi strādā gremošanas sistēma, tu vari aizmirst par šo problēmu un tēmu, par ko tik nenormāli daudz runā Latvijā jau gadiem ilgi. Tā ir gan iebiedēšanas tēma, tā ir realitāte. Es nesaku, ka tāda nav. Bet, mīļie draugi, visu vada nervu sistēma. Un tas man jau pieminētais vagus nervs, tad pa ko mēs tā ņemamies? Un šodien modē ir ļoti daudz ņemt ezotēriskās tēmas, runāt par dažādākām enerģijām, par visu kaut kā kustināšanu, iedarbināšanu un tā tālāk, un vispār aizmirst par to, kā strādā cilvēka fizioloģija. Un ko tas maina?
Tas ir tāda iedomu pilna pasaule, jo tevi var ļoti uzskačāt. Es esmu tajā bijusi, un tāpēc tā brīvi ienāca ar tevi. Vispār nebija doma par to parunāt, bet kaut kā manis turienā izvirzījās. Un tā ir tāda, tagad tu atradīšu to vārdu, kad tu esi tā dziļi uzskačāts, tā ir tā sajūta, kā tas vārds bija? Fantāzija, ilūzija. Tā tāda ilūzija pasaule, kurā mēs sevi vadam, neizprotot, kā tas notiek mūsos. Tāpēc šodien mans uzdevums gan klientiem, gan maniem draugiem un ģimenes locekļiem kārtot pašu galveno, mīļie draugi. Un par to bija februāris, un par to joprojām ir marts. Vienīgi tas, ko mēs martā jutīsim, kad enerģija mums parādīsies vairāk. Jo visu ziemu ķermenis viņu ir taupījis, un tagad sāksies enerģijas ražošana. Jo kas notiks? Mūsu orgānu sistēmas sāk pamazām mosties. Un, mīļie draugi, es esmu tīrīšanas teoriju piekritēji bijusi jau vairāk kā 10 gadus, un esmu izmēģinājusi uz sevi visu. Un tāpēc es runāšu skaļi, un arī šajā ierakstā. Martā ķermenis vēl nav gatavs. Nedari sev pāri. Tava nervu sistēma vēl nestrādā tā, lai tev ļoti brīvi pašai strādātu visa žultspūles plūsma, ja tu ar to nestrādā katru dienu un jau vismaz gadu neesi atjaunojusi šī orgāna darbu. Mīļie draugi, tas nestrādā. Tad atkal tā ir tāda iedoma ilūzija, ka es iedzeršu kaut ko no malas un man tur viss notiks un es ļoti sevi tur baigi tīrīšu vai kaut kas tur šurum burum ar mani notiks. Tā nenotiek. Fizioloģija vēl to nedara. Un man pieredze rāda, ka nav cilvēkiem tādas zināšanas, un nav arī gadiem bijuši, jo mēs esam tik daudz ezotēriski vadīti, kad mums tik labi visiem strādā gramošanas sistēmas ziemā mūsu platumgrādos. Tā kā bišķi nolaižamies realitātē un skatāmies, kas notiek ārpusē un kā strādā man nervu sistēma. Tas, ko martā vēl var daudz gribēties, ir junk foods, cukurs un alkohols. Kāpēc? Man dēls riet pie vistām, stāv aiz loga un ķēmo mani. Nepamodina māsu. Kāpēc gribēsies to visu? Fizioloģiski, mīļie draugi, tas, ka nervu sistēma vēl ir, viņa vēl ir nospriegota. Tu vēl joprojām staigā ar cepuri, ar kurtku un ar cimdiem un vēl ar zābakiem. Tā netaisīsim, mīļie draugi, ilūziju, ka mēs jau puspliki varam staigāt, ka mums ir silts un mums ir tik daudz saulu un mēs esam tik atslābuši. Nav tā mūsu platumgrādos. Līdz ar to nervu sistēma joprojām ir tāda, un jautājums ir, kā sev palīdzēt katru dienu atslābt. Kā sevi vadīt pareizi, lai fizioloģiski mans organisms spētu šos procesus pareizi regulēt. Par to, mīļie draugi, joprojām ir marts. Kas martā vēl ir aktuāls? Kad celsies tātad modīsies visas mūsu arī detoks sistēmas, kas ir akna, zarnas, nieres, plaušas un āda. Tas nozīmēs to, ka tu redzēsi, kas ar tevi notiek iekšā. Vai tev būs, neteiksim tā, bet var vērot tādas izsitumus, dažādākas enerģijas svārstības, nogurums, izteikti varbūt arī pēc labas maltītes, kurā it kā ir sabalansēts tauki, olbaltumvielas, jo kur ir tā fiška? Ja nestrādā grēmošanas sfinkteri šobrīd labi, tātad pieņemsim kaut šis odijas sfinkteris, jo vagus nervus ir saspringts, jo mums ir augsti, tad arī pareiza maltīte var būt smaga, un īpaši martā pēc arī taukainiem ēdieniem var būt smagi. Ko tas nozīmē? Žultspūslis nestrādā. To tas arī nozīmē. Varbūt no rīta var mosties un tev varbūt viegli slikta dūša. Tas var būt martā. Vēl galvas sāpes, nesaprotams ne no kā, ne no tā. Kas vēl? Grēmošanas izmaiņas. Īpaši, tā kā es saku, kad tu esi labi paēdis un liekas, ka viss ir pareizi uz šķīvi. Iesnas, svīšana, visas šīs lietas aktivizēsies martā, jo šīs iekšējās organismu sistēmas modīsies. Fizioloģija. Mēs tam viennozīmīgi varam palīdzēt. Ar saunu, ar pirti, ar termoforu, ar visādākiem trikiem, ko mēs arī meitenēm daram slēgtajā grupā. Jo mīļie draugi, februārī, kad mums bija tēma rokas, es parādīšu rītdienas storijā, aizgāja izsitumi gan no plaukstām, no muguras, un bija saistīts
vispirms ar psihoemocionālo šīm svārstībām. Psihoemocionālā veselība pilnībā ietekmē to, kāda rāda. Ko tas nozīmē? Tieši tas, ko es stāstīju sākumā. Ja vagus nervs ir sastīns, tad visu organisms nespēja funkcionēt, nespēja to darbiņu darīt. Un to es izstāstīju. Tā kā, mīļie draugi, marķis joprojām ir palīdzēt sev šīm iekšējām sistēmām mosties. Palīdzēt sev ar ikdienas konkrētām darbībām. To mēs darām kopā manā slēgtajā grupā. Katru nedēļu man ir vismaz 3 ieraksti, arī video, kuras rādu un stāstu, ko mēs darām. Šajā februārī bija, mīļie draugi, tas ir tāds, bet tagad paskaties, kamēr tu mani klausies, kā tu sēdi. Pievērš uzmanību. Es to pradīšu no sāniem sēdi. Nu, es sēžu šādi. Es neesmu super iztaisnojusies, bet es sēžu šādi. Ko es pamanīju februārī? Tad, kad man ir super interesanti un es rakstu kādu postu vai tēmu interesantu vai kādam atbildu, es sēžu šitā. Zini, ko tas nozīmē? Tu nospied visus savus gremošanas orgānus. Diafragma nospiež to, par ko mēs runājam jau tikko sākumā. Gan aknu, gan žults pūslī, gan kuņģa darbību un tā tālāk. Un to mēs visu atklājām februārī, turpināsim martā, bet martā es pievērsīšu uzmanību par cukuru, par alkoholu un par junk foodu, ko mums gribās. Dēļ nervu sistēmas. Nav stāsts par morālu, nav stāsts par reliģiju, nav stāsts par filozofiju, nav stāsts par veselīgas, nav stāsts par sevis drāšanu, nav stāsts par sevis vainošanu, iekrist upurī. Ak, šausmas man gribas tā, mīļie draugi, nē. Ja izproti savu nervu sistēmu, tu spēj, un, ja tev to gribās, vadīt sevi ļoti vienkārši. Es tev teikšu tā, jo vairāk zinu, jo vairāk ir dažādāka veida izglītības, gan enerģētiskā, gan psiholoģiskā, gan fizioloģija, saprotat, jo vienkārši dzīvot. Un es jums dodu knifiņus, mazus knifiņus, kā palīdzēt sev ikdienā. Un, ja draugi, slēgtā grupa ir super droša vide. Var runāt par jebko. Un tieši vakardien mēs runājām par alkoholu, par to, kad izrādās, ka kaut ko gribās tādu vakarā, vai arī paiet nedēļa un gribās piekdienā, tāpēc, ka nedēļa ir bijusi grūta. Un tas viss ir, mīļie draugi, vienkārši regulējams. Ja tu mani nepazīsti, un man ir arī daudz jaunu draugu pievienojušies, atnākt uz slēgto grupu ir veids, kā var iepazīties. Gan ar mani, gan ar manu šo veidu, kā es strādāju, kā es palīdzu, un tad jau tālāk atkal var doties uz kādiem citiem projektiem, arī es palīdzu izvēlēties konkrētas lietas, kas dzīvē ir vajadzīgs un kā var palīdzēt. Tā kā, mīļie draugi, ietnācu tādu mazu uztaisīt laiviņu, lai viņš saglabājās un paliek. Par savu kašeku neizstāstīju februārī. Tas notika šitajās brīvdienās. Februārs nebija viegls, par to es tagad runāju, un mums pēdējā nedēļa bija kaut kāda tāda emocionāla. Ne sliktā ziņā, ne tur kaut kādā tādā burtiskā, bet februārī mums mājas remonta darbi bija, trubas te bija jāmaina, es biju aizbraukusi uz viesnīcu, kā es rādīju jums. Februārī, viss kaut kas notika. Tās beigas bija tādas, es saku, braucam kaut kādas izklaides, vajag, braucam kaut kur atpūsties. Un ko tu vari aizbraukt ar 6 mēnešu vecu jaunu bērnu, tepat uz Rīgu. Labi, mēs braucam. Tas bija aizvakardien, tā bija sestdiena. Un es no rīta saku, man kaut kā gribās tā kā emocijas palaist. Tā kā palaist šodien tādu emocionālo dienu uztaisīt. Es sev ļauju, draugi, visu. Es ļauju sev ēst, ko man kad gribās. Es ļauju sev doties, kur man gribās. Es sev neierobežoju, bet izprotu ātri, kas ir tas, kas mani vada. Bez viskaut kādām ezotēriskām huiņām. Piedodiet, bet ļoti atklāti ar tev runāju, tā kā es esmu slēgtajā grupā. Un saku vīram, man šodien vajag emocionālo dienu. Un es tur ļaujos, un zin kā tas beidzās. Mēs aizbraucām uz restorānu, kuru man gribējās. Mēs nenobukojām galdiņu, jo mēs pa dienu paspējām aizbraukt uz tirgu, nopirkt vajadzīgās lietas un braucam uz to restorānu. Mēs aizjām, mums pasaka, vajadzēja ātrāk rezervēt galdiņu. Un es saku, viņš teica, ka vajadzēja. Viņš saku, nē, vienmēr jau ir vietas. Ar cikot mums pasūtīja, mēs gājām meklēt citu vietu, kur ēst. Un es tādā aizvainojumā kaut kur baigi ļauju tam visam. Es teicu jau no rīta, ka tā būs. Aizjām citu restorānu. Interjers man tā kā nepatīk, tas jau nebija tāds kā tajā. Un es tagad sēžu un jāpasūta ēdienas. Un es tā kā pasūtu ēdienu. Un man savalka muguru.
Man nebija rokā bērns, man nebija nekas smags, es brīvišķi tā sēdēju, un uz to emociju vilni man rītīgi savalk muguru. Vakardien es jau biju tāda saliepusies, šodien jau viss ir labi. Padalīšos slēgtajā grupā, ko es darīju, kā tas viss notika, ko es ar sevi darīju. Bet, mīļie draugi, tieši tāds šodien ir laiks. Pēdējā laikā es pamanu tādus interesants rakstus. Facebookā, Instagramā par kaut kādu īpašo kosmosa laiku, kā mums te visiem tūlīt būs viegli, kā mēs te tūlītās visi dzīvosim un vispār aizmirsti pagātnes neeksistē. Un tad es to visu izlasu un saprotu, ChatGPT ir saģenerējis tekstus, un cilvēki 160 komentāri tam visam ir, un visi tur paldies, cik forši. Un izlasot tam visam cauri, saprotu, cilvēki joprojām meklē glābēju. Joprojām meklē ideju, kad būs labi un ka mani kāds glābs. Uz tā ir ļoti viegli pārdot. Tas ir mūsu trigeris. Īpaši mūsu platumu grādos. Īpaši ziemā, februārī un martā. Tāpēc, ka mums jau tā ir grūša, dēļ tā, kad ir augsts. Un pēc šīs savilktās muguras es sēžu un es saprotu. Pati ar to visu, no rīta jau pateicu. Un tas man bija tāds eksperiments, ka šodien atbildība ir tikai uz manis. Un to jau es zināju vienmēr un jau gadiem stāstu arī savos projektos. Mīļie draugi, beigsim naivi ticēt par īpašo laiku, par pāriešanu nezinu kurā tur līmenī. Tas viss var notikt tikai, ja tu apzināti dzīvo. Un tas nozīmē ne tikai sekot līdzi, ko es runāju un ko es daru, ne tikai sekot līdzi, ko es domāju, bet jau pamanīt savas nervu sistēmas pirmos signālus. Par to, mīļie draugi, ir šis laiks. Beigt ciest, beigt spēlēties ar to, ar upurīti. Un es jums stāstu, es reāli paspēlējos sestdien. Paspēlējos tā, ka dabūju muguru saraut. Paspēlējos, strādā ļoti zibenīgi ātri. Un ja nav vajadzīgie pareizie instrumenti, tad es vēl varēju būt saliekusies visu šo atlikušo nedēļu. Vai tas ir to vērts? Ja gribās paciest, tad jā. Bet ja gribās, lai ir tas, ko mēs izlasam tajos super filozofiskajos rakstos par to, kāds ir šis laiks un tūlīt viss mainīsies, mīļais draugs, tas ir tikai vienīgi atkarīgs no mums pašiem. Par mūsu ikdienas izvēlēm. Par to, kāda ir mūsu robeža jautājumi, cik ļoti mēs sevi cienam, vērtējam, galu galā, ko tev nozīmē sevi mīlēt. Tas nav tikai par kleitu, bet tas ir par ikdienas cieņu pret sevi. Par to, kādas attiecības tu veido ar otru pusīti. Par to, mīļie draugi, ir šis laiks. Un gada sākumā es arī palaidu to, kad, ja tev ir jāsaprot, līdz ko tu gribi domāt par nākotni un par tādām skaistām jaunām lietām, tas ir tikai no tā, ko mēs paši radam. Nav vispār nekādas burvestības, nav nekādas maģijas, nav nekādas super enerģijas, ko tu vari uzskačāt, un tagad tev sāksies jauna dzīve. Mīļie draugi, nav. Ja tev tas nav iekšā mentālajā laukā, tas nevar būt arī tavā dzīvē. Tā var noraut jumtu un paraut tevi uz trako māju. Tāds laikam saucās. Ir jāprot sevi vadīt visu pirms mentāli. Tās ir tavas ikdienas domas un izvēles. Mēs vispār šis laivs ir aizbraucis man ne tur, kur es biju domājusi. Laikam man bija sakrājies kaut kā viss tas pēdējā mēnesī novērots, redzēts, dzirdēts. Tā kā, mīļie draugi, davai sapurinamies un saprotam, ka visa kāds būs mūsu nākamais mēnesis, ir tikai un vienīgi atkarīgs no mums. Tikai un vienīgi. Vai es pratīšu vadīt pašu galveno mehānismu, un tā ir mana nervu sistēma. Jo viņi ietekmēs pilnīgi visu. Ja tevi interesē kārtot martā kārtot ikdienas savu šo nervu sistēmu, tas nozīmē, ka tiks kārtots caur to visas organismas sistēmas, raksti man personīgi, es tev parādīšu, iedošu konkrētas pieejas linkus un būs iespēja pievienoties mums martā. Tā, lai mums ir foršs marts. Ja kādi jautājumi, protams, ka var pēc tam lasīt komentāros, sanāca man absolūti dīvains laivs, bet lai ir. Lai ir, mīļā, lai mums ir foršs marts.